Labklājības ministrija informēja, ka Sabiedrības integrācijas fonds pārtrauc iepirkt skolas preces, kas paredzētas skolēniem, kuri dzīvo maznodrošinātās ģimenēs vai ģimenēs, kuras ir nokļuvušas krīzes situācijā. Iemesls neviens no pretendentiem neiesniedza priekšlikums, kas atbilst konkursa nosacījumiem. Tādējādi Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils komiteja, kas ir partneris Sabiedrības integrācijas fondam, nevarēs sākt izsniegt kancelēs preces līdz jaunā mācību gada sākumam. 14. gadā bija izsludināts konkurss par kancelēs preču komplektēšanu. Diemžēl noslēdzās konkurss, netika pieņemts lēmums, kas komplektēs pakas, un tagad ir jauns konkurss. Līdz ar to ir aizkavējušās kancelēs preces. Saskaņā ar provizoriskajiem datiem kancelēs preču izsniegšana sāksies novembrī vai decembrī. Skolēniem būs piedāvāti izvēlēt divu veidu komplekti ar skolas piedurumiem – skolas soma kopā ar kancelēs piedurumiem vai tikai kancelēs piedurumi. Prognozē, ka tas varētu būt vai nu gada beigās, decembra mēnesī, vai arī 16. gadā. Bet kancelēs preces varēs saņemt tie, kam ir izziņas par trūcīgās ģimenes statusu vai ārkārtas situācijā nonākušie 2015. gadā, kam ir izziņas, arī ar noticējušiem termiņiem vienreiz gadā viņi varēs saņemt. 16. gadā varēs saņemt tikai par 16. gadu. Lai iegādātos mācību piederumus, finansējums tiek piešķirts no Eiropas Savienības fondiem un valsts budžeta. Katras pakas vērtība 17,40 €.